Klēts tam pašam Werneram, viņš mirst, viņš arī mirst. Un no 1 tonnas 3 gramus. Jāsamaļ, ciankālijas jāliek klātā Inga, lai dabūtu laukā. Vai Werner, tu man stāst tagad, nezinu kādus stāstus rakstu, visu to es guvu apstiprinājumu no citiem avotiem, ka tiešām tā ir bijis. Un Werners, ko viņš? Tā latvieša spēja izdzīvot, no tā ir fenomenāli. Tā attiec arī nevis uz pagātni, tā attiec arī uz šodienu, uz tagadni. Viņš ir iespēja izdzīvot. Viņš nedzer, par dzeršanu nerunāsim, viņš nepīpē, bet ļoti daudz leģernieku labāk iztiek bez tāda draņķa ēdiena nekā bez iespējas kaut ko uzpīpēt. Un viņš naktī varējis ir uztaisīt pa nakti, tur iekšā dziļi tajos kalnos, darbā esot salauž diskabarža vācu lāpstu kātus, lauž kātus un taisa pīpītes. Taisa pīpītes un par pīpīti mazo pīpīti 300 gramu maizes, par lielāku pīpīti 600 gramu maizes iemaini. Jā, diemžēl tā izdzīvošana. Tā tas ir viens, kā varēja izdzīvot. Trombons, no kurienes trombons. Lēģerī, Werners ir muzikāls. Visi šleju bērni muzikāli. Šeit Sarmuļu mājās ir klavieris. Galīgi nav bagāti. Mums ir māls, smilts, augsnes ir nabadzīgas, kalni, pakalni. Jūs braucāt droši vien pa šosei, tad ne, bet ja jūs braukuši pa taisno būtu, tad būtu dažām labam slikti palicis un visādi būtu. Tātad skaista apkārtne, bet neauglīga zeme. Bet klavieris ir mājās. Melānija, viņa cēsīs mācījusies, arī vidusskolu beigas cēsīs, viņa prot spēlēt, viņa skaisti dziesmu variete, ilgus gadus pirmā dziesmu variete, universitātes kora dalībniece. Un Werners stāv viņai citī pie klavieriem, 6-gadīgs, 7-gadīgs puika, un viņš arī tikko tētis neredz, ka viņš pie klavieriem plāč. Un vasarās loks vaļā, Werners pie klavieriem plinkšķina un jaunieši sabrauc daudz radu jauniešu palīgā strādāt šleju pļavās un vasaras vakaros dejo. Tātad Werners, viņa muzikālā dzirde ir Lēģerī. Šos nabaga izģinušos cilvēkus uz orķestri, bieži uz darbu, uz pavada orķestris. Lai cik praktiski neizklausītos. Ir mājas svētki, ir oktobra svētki, ir vēl visādi citādi padomju svētki, kur vajag orķestri. Un orķestrī vajag trombonu spēlētāju. Un Werners nekā no trombonu nesaprot. Bet kāpēc nepamēģināt? Kāpēc nepamēģināt? Un Werners raksta, tad notiek kaut kas vienkārši neticams notiek. Viņš uzraksta vēsturi, galvenais, tas, ko es saku, es zinu, ka tā ir taisnība, bet grūti noticēt tam visam. Viņš raksta vēstuli māsai Melānijai, kura ķukķetāja tajā laikā izsūtījumā. Karš ir beidzies, kura izsūtījumā ir māsīm. Tev Rīgā operā ir pazīstami cilvēki. Varbūt, ka, un tie, starp citu, ir Blumbergi, Ilmārs Blumbergs, viņa tuvinieki, jā. Ilmārs Blumbergs arī ķukķetas bērns, arī tur bijis, viņa intervija brīnišķīga. Vienkārši pasaka. Tas ir monologs viņa. Un varbūt, ka var atsūtīt man izsūtītajam uz zelta raktuvēm trombonu. Varbūt, ka es viņu saņemu. Varbūt, ka es tieku laukā no tām šaktām, no tām raktuvēm. Varbūt, ka es tieku tai orķestrī. Un Melānija saņem šo vēstuli. Melānija uzraksta uz Latviju. Operas cilvēki riskējot ar savu iespēju nokļūt Sibīrijā. Absolūti, jā. Aizsūt šo te konkrēto trombonu. Werneram ir pat tas futlārs saglabājies, tas ir sapelējis, nosūt uz Sibīriju. Šī ir pašmācības grāmata. Ja? Šī ir trombonu spēles pašmācības grāmata. Un šleja, tie ir gudri veči, 41. gadā izsūtītie, dažādas mākslas, šis ir varens amatnieks bijis, vai viņš no noteku caurulis izgriež šo te šleja, jā, šo trombonu, un šleja
Un tā ir Wernera pašmāk trombona spēles pašmācības grāmata. Kāpēc krieviski? Tajā Sibīrijā. Tur būtu vēl dienas klāt vai gadus klāt, ja būtu latviski, ja? Tas taču ir forši, krieviski, māk spēlēt trombonu. Krieviski. Māk krieviski. Kā tā viņš tur? Bet tas jau nav, tā ir iespiesta grāmata, bet te ir brīnums, atkal brīnums. Te ir brīnums, ko tik latvietis neizdomā. Bet notis te vajag. Vajag nošu līnijas, vajag notis un dziesmas. No kā tad var mācīties, no kā tad tos meldiņus mācīsies, ja? Lūk, paskatieties, ja? Vai tas ir, es nekad, lai kā es cenštos, es to nevarētu, nes pat kādu laiku, es to nevarētu izdarīt, jo, veselier, rебята, ja? Ja? Lūk, te ir nots, un tā ir Wernera nošu grāmata. Paša taisīt, kā tad tās notas? Kā tad tās notas, tūlīt paskaidrošu jums. Lūk, Werners visu to atdeva. Šeit ir, kas tad tas varētu būt? Ko nevar izdomāt, visu varam. Te ir nošu velce. Nošu līniju skaits ar kabatiņām, tintes zīmuļi bija, mēs atceramies, kurām bišķi vairāk gadu kundzīt. Tā varēja forši zilu dabūt, zilumiņu, ar ūdentiņu kopā atšķaida, un tad pildīja te iekšā un vilka tās nošu līnijas, kas tur ir. Jā, tad visu. Tad ko neizdomā? Ko neizdomā latvietis, kurš grib izdzīvot? Jā. Tad tā ir tas sīkstums mūsu ir. Un īstenībā izdzīvot nevis ar kaut ko var pārdot, bet izdzīvot ar mākslu. Ar savu prātu, ar savu spēju, savu radošumu, es gribētu teikt. Ja? Tādēļ skatoties arī šonedēļ bērnus, liekas, ka tas ir kaut kas fantastisks. Vai ne? Kā viņi to dabūt cauri? Vai ne? Kāds. Lācītis, jā, tūlīt iesim tālāk. Lācītis, tas ir ļoti reāls. Es neesmu, man nav akreditēta muzeja, lai te ir pietiekami daudz materiālu, lai kaut ko darītu brīnišķīgus darbus. Ja es biju Kalnu Kaibēnos šogad un satiku, tagad es zinu, ka spēj būt jauni cilvēki, kuri tādi paši fanātiķi, kuri aizrautīgi grib darīt savu darbu, tad var būt jauni cilvēki, un arī pēc manis es ļoti ceru, ka var būt. Un šajā muzejā es nezinu, kur Latvijā vēl tāds muzejs, kur ir tik daudz video materiālu. Iesim uz nākamo telpu un pateikšu kādēļ. Alvis Jansons, kur pats ir bijis tundra Sibīrijas bērns, Sibīrijā 48. gadā dzimis, Jeņiseja, mūžīgais sasalums, gan arī pie okeāna, mūžīgais sasalums, Jeņisejas krasts, tīrs krasts, 3 kilometri vai vēl platāk Jeņiseja. 48. gadā piedzimis tur mūžīgajā sasalumā Alnis, un tēva brālis iet pāri Jeņisejai, otrā pusē ir veikaliņš, un tur ir viens no 2 lācīšiem, rekur, no 48. gada pagājušā gadsimta. Ja? Alvis atdeva muzejam stāsts par viņa lācīti pirmo. Tā. Aicinu iet, ja nav par šo telpu jautājumu,